Jauniem cilvēkiem, kas vēlas iesaistīties politikā, nav nekāda izredzu vēlēšanās tikt kādā no varas partiju sarakstiem. Tajos visas vietas jau ir aizņemtas ar ministriem, esošajiem deputātiem un viņu padomniekiem, draugiem, parlamentārajiem sekretāriem un pašvaldību darboņiem. Tur brīvu vietu nav un nebūs. Tāpat viņu vēlēšana kampaņas tiek rīkotas ap viņu tā dēvētajām lokomotīvēm, kas amatu savietošanas kārtībā ir arī tie paši ministri, deputāti un partiju vadītāji. Jā, viņi var kādam cilvēkam no malas iedot kaut kur kādu vietiņu sarakstu vidū, bet izredzu tikt ievēlētam nav nekādu. To arī mēs redzam. Varas partijas vienu un tie paši cilvēki turpina sēdēt Saeimā un valdībā gadu desmitiem. Eiroparlamentā tieši tas pats. Vēlēšanās tiks izvirzīti tikai esošie Eiropas parlamenta deputāti, plus varbūt kāds caurkrits ministrs, un šajās vēlēšanās nevienam no malas nebūs nekādu iespēju tikt ievēlētam. Mēs, turpretī, varam piedāvāt platformu cilvēkiem, kas šobrīd neatrodas varas elitē. Jauniem cilvēkiem. Jauniem, tas nenozīmē vienīgi gadu skaitli, bet iesācējiem politikā. Pat ja viņus uzreiz neievēlēs Eiroparlamentā, vecie un pieredzējušo viņus apsteigs, tad vienalga tā būs pieredze. Izglītošanās, viens pakāpiens tuvāk tam, lai kaut ko mainītu, lai kaut ko sasniegtu. Tāds ir plāns. Paudžu maiņa Latvijas politikā.